Atruna, ka latviešu valodu kaut pašā vienkāršākajā līmenī nav izdevies iemācīties, jo trūkst laika, naudas vai iespējas, vairs neiztur kritiku. Pirmo reizi bez maksas tiek piedāvāts elektronisks mācību līdzeklis. Tagad viss atkarīgs tikai no gribas spēka. Stāsta Laura Vonda. Iepazīsimies! Es esmu Jānis Vanaks. Mans vārds ir Jānis. Mans uzvārds ir Vanaks. Es esmu vīrietis. Ja pietiek pacietības, cilvēks, kurš latviski nezina ne vārda, īsā laikā var iemācīties tik daudz, lai saviem spēkiem iepazītos ar kādu skaistu latviešu meiteni, pasūtītu kafejnīcā mīļāko ēdienu vai aizietu pie ārsta. Mājaslapā www.valoda.lv ir 7 nodarbības. Katram tematam sava vārdu krātuve, animācijas un, protams, neredzams skolotājs, kas veikli izlabo uzdevumos pieļautās kļūdas. Tās pašas animētās bildītes tiek izmantotas uzdevumā. Un šeit ir jāievelk atbilstošais darbības vārds zem attēla. Lūk, var ievilkt tikai pareizajā vietā. Ar šīs programmas palīdzību latviešu valodu var iemācīties tie, kas zina krievu vai angļu valodu. Cilvēki, kas programmu veidojuši, uzsver, tas, ka tā jau pieejama, vēl nenozīmē, ka tā ir pilnībā gatava. Idejas īstenotāji ir atvērti ierosinājumiem un uzlabojumiem. Tieši tāpēc programmu nolemts izvietot internetā, nevis izplatīt diskos. Ja kaut ko mēs vēlamies mainīt, tad to ir vieglāk arī labot. Jo diskā, ja mēs ierakstām, tad, diemžēl, tāds kāds viņš ir, un tad ir jāgatavo jauns disks, bet šeit var mainīt. Un tas faktiski arī tas ir tas, ko mēs šobrīd gaidām. Mēs gaidām atsauksmes. Nākotnē mācību programma solās būt apjomīgāka. Esošajām 7 nodarbībām var pievienoties vēl tikpat. Lai arī mācību programma pilnveidosies, tradicionālos mācību līdzekļus ar to nav plānots aizstāt. Grāmatas tomēr ir arī tāda lieta, tas ir kaut kas taustāms, ko var paņemt līdzi, un nevienmēr var paņemt internetu līdzi, un internets arī nevienmēr ir pieejams. Jaunajā mājaslapā www.valoda.lv var iemācīties ne tikai pašu valodu, bet uzzināt arī par jaunākajām grāmatām, latviešu valodas vēsturi un arī dialektiem. Laura Vonda, Graudiņš, Latvijas televīzija.